Labdien! Jūs toreiz no tiem droniem nebijāt atbraukt? Šis ir video sākums. Nē. Sveicam visus Baltika Hot Boys 3. sezonā, vai ne? Jā. Mēs bijām pazuduši kādu laiku. Jā. Mēs bijām pazuduši, bet tagad mēs esam atpakaļ sadarbībā ar pašvaldības policiju, jo viņi mums liek notīrīt sniegu un atbrīvot savu laukumu. Pareizi? Labi, viss kārtībā. Jā, mēs notīrīsim, viss kārtībā. Meit, tur dzirdēja, tur ir zālīti. Nu tā, priekšā bišķi atlaid ritiņus var izgriezt un viss. Ne? Es jau tāpat domāju. Viņa lec, viss kārtībā, ir jāstāst. Viņa, es ļoti ceru, ka lec. Es pagājušais atbraucu, notīrīju visu un nevarēju iepāst atslēgu durvīs. Aizsals bija. Bišķi ar šķiltavām laikam vajadzēs pasildīt. Kaut kā tā, labi, es iešu tīrīt. Jā. Tā mums sāk šī diena. Struggles. Ārā ir ziema, ir decembra vidus. Un jā, mums beidzot vajag savākt šo mašīnu, lai aizdzītu viņu uz siltāku vietu. Un, Sanāc? jā, labi, maucam. Stop! Asfalts, mīļie draugi! Tas ir asfalts. Dai! Jau! Tā, jā, tur mēs notīrīsim. Te viņi tikko stāvēja. Tur viņi ir tagad. Aizvesim līdz Zervīnam. Šatauts pašvaldības policijai, kuri iedeva mums lāpstas. Citu tā ir man vecā skola, Rīgas 87. vidusskola. Nu ko? Uzvara ir mūsu un arī jūsu. Pats girit. Īsts winter beateris. Jā, vēl pēc tam uz aerokita, uz diskiem un sniegā. Plāns sākumā bija padoties. Paldies policistam. Jā, es jau iedevu šatautu pašvaldības policijai. Jā, ka viņi neuzlika sodu, parasti visi runā kaut ko negatīvu, bet mums sodu neuzlika. Par vasaras riepām neizšķikrēja tikko. Par filmu un izlozi. Jā, es pateicu. Jā. Nevis izlozi, bet mēs kādam viņu uzdāvināsim. Jā. Jā. Kādam uzdāvināsim. Tu teici, kad? Jā, es neteicu kad, bet es teicu, ka drīzumā, jo bija jautājumi Instagramā, kas ir noticis ar E36. E36 labi izskatījās visu to laiku. Jā, jo mēs visu to gribējām jums uztaisīt filmas prezentācijas laikā, kas notiks. Uzdāvināt kādam laivā filmas prezentācijas laikā, nevis tā, kad mēs tur daram kaut kur kaut kā, jo mēs tāpat noteikti būsim krāni un vainīgie, jo noteikti kāds tavs čoms vai tavs māsas, brāļi, vīrs, un saimnieks viņu nedabūs, bet dabūs kāds cits. Tā vienmēr ir, tas ir normāli, tie ir cilvēki, tās ir emocijas, bet mēs gribējām to uztaisīt maksimāli krūti, tā, ka mēs paņemam no počukas, velkam kaut ko ārā un visi to redz, ka tas viss nav tāds. Varbūt kāds cits vēl ārā no zāles, starp citu būtu interesanti. Jā, tas par noteikti. Nu, izvēlēsimies kaut kādā veidā kādu no zāles mums. Jā. Tā lai nav kaut kāds fakes tam visā procesā un izlozēsim. Es ceru, ka būs ritīgi forši. Nevar sagaidīt, ka to filmu un popcornu un visu. Un es ļoti ceru, ka būs pietiekami liela zāle, lai sasiltu maksimāli daudz cilvēks un būtu krūti, ja kāds no zāles vinētu. Bet ja nevinēs, tad nevinēs. Mēs viņam uzvanīsim online noteikti un video zvanā. Jā, tagad mēs dodamies par rokām. 66? Jā, 5 galā. Latvijas numurs. Kārlis, droši zvan augšā, kas. Paldies. Bet priecīgs svētkus. Paldies. Mēs palikām pie tā, ka mēs tikko vārījāmies. Mēs esam salauzuši, varbūt labs, es ļoti ceru, ka nē. Policists pierakstīja man telefonu numuru. Un mēs dodamies Ervīns pie ruļa. Pēdējā diena apdrošināšanai. Aizdzīsim mašīnu. Mums jau jāuztais vēl Cinemonam konkurss šodien ir. Tā kā jā, šis tāds vairāk tāds vāvuļošanas loks, lai parādītu, ka mēs neesam nekur pazuduši. Par filmu mēs izstāstījām aptuveni.
Info būs arī vēlāk, jo mēs noteikti uzaicināsim arī no malas cilvēkus, teiksim tā, izlozēsim konkursu veidā kādas 10 cilvēkus, kas varēs atnākt pie mums un pasīties kopā ar mums pirmizrādi filmai. Filma būs dope, un es domāju, ka būs ritīgi nice, tāpēc maucam. Yeah. Dodamies. Riepas nav tās pašas labākās mums, bet vismaz Ervīnam būs jautrs ceļš. Laimīgi esam atbraukuši līdz vietai, kur pagaidām noliksim E36, tavu E36, pagaidām mūsu E36. Esam Rīgas riepu centrā. Tas tāds epicentrs pagaidām. Atbrīvojam ceļu. Tātad tas arī viss šodienai. Kroči, mums tikai 8-7 sekundes beidzās baterija, bet tas nekas. Paldies, ka nostieši to video. Tiekamies drīz, daudz jaunumu, daudz mašīnas, visādas lietas.